Paldies, Kristīne! Paldies fantastiskiem runātājiem, kas bija pirms manis tik iedvesmojoši. Un man ir prieks būt šeit, un es jūtos te ļoti iederīgi, tāpat kā katrs no jums. Pirmkārt, jo bite ir ģimenei draudzīga darba vieta, mums ir tas simbols. Un man ir 3+ karte, jo ģimenē aug 3 lieliski rakari, puiši. Un šodien mēs runāsim par darbiniekiem. Mēs bitē sakam kolēģiem, bet ērtības labad es teikšu darbiniekiem. Kā katrs darbinieks ir ar savu milzīgo potenciālu un arī ietekmi veidot organizācijas tēlu. Un kā vēstneša programma var būt tam palīdzīga. Un fakts, ka neatkarīgi no tā, vai jūsu katra organizācija veido organizācijas tēlu strateģiski vai nē, tai tā ir. Un šeit organizācija, es domāju, gan publiskā sektora organizācijas, gan uzņēmēji, privātais sektors, gan arī NVO. Un vēl bez tā visa, katram cilvēkam, katram mums ir sava reputācija. Tā ir tāda kompleksa matrica, bet ar to var strādāt. Un katrs darbinieks veido un pārstāv organizācijas reputāciju. Vēlaties jūs to vai nē? Un, piemēram, ja jūs esat vecāku padomē skolā un jūsu komandā ir aktīva, enerģiska, zinoša sieviete, piemēram, no Labklājības ministrijas, tad jums ir priekšstats, ka Labklājības ministrija ir forša organizācija, un ja tur ir sludinājums, un jūs meklējat darbu, tad iespējams, ka jūs pieteiksieties. Un darbinieks, es teiktu, spēlē centrālo lomu arī organizācijas tēla veidošanā. Un kāpēc? Jo cilvēki ir autentiski, viņiem ir ietekme savā burbulī, kā mēs mēdzam teikt, un arī viņiem ir patiesībā iespēja savā burbulī ietekmēt gan biznesa lēmumu, gan darba tirgu. Un darbinieks ir uzticams, ietekmīgs reputācijas veidotājs un arī pārdošanas kanāls. Ja te ir uzņēmuma vadītāji, tad var paskatīties no biznesa puses, un tam ir arī fakti, ka cilvēki, kas iegādājās preces vai pakalpojums, viņi uzticās darbinieku ieteikumiem. Vairāk nekā reklāmai. Ja, piemēram, bite ieliek reklāmu par 5G tīklu, nu tad labi, jums tas ir jādara, bet ja kolēģi dalās pieredzē, kā viņi lieto bites tīklu, sēņojot vai ogojot, tad tas ir pavisam savādāk. Un tāpat arī būtiski augstāk ir iesaiste. Nu, mēs reti, kad uzņēmumiem liekam sirsniņas, komentējam, bet to mēs labprāt daram pie cilvēkiem, ko mēs pazīstam. Un 8 reizes augstāk iesaiste ir fakts. Un tāpat tās arī uzticība saturam ir būtiski augstāka nekā uzņēmuma saturam. Un kas svarīgi, ka katrs darbinieks arī veido un pārstāv organizācijas darba devēja tēlu. Es domāju, ka, ja jums kāds prasītu, vai iet strādāt uz VNI vai uz Vivī, protams, ka es teiktu, ka jā, pēc iepriekšējām prezentācijām. Jo gan Kaspars, gan Edīte ļoti spilgti parādīja, ka tā ir vieta, kas rūpējās. Un viņi ir darbinieki organizācijā, un viņi ir vēstneši. Un tad darba devēja tēls ir organizācijas reputācija konkrētai darba vietai, ko veido šī brīža darbinieki, kolēģi, bijušie darbinieki, un arī tie, kas saskarās ar organizāciju. Tie var būt arī partneri vai arī klienti. Un tas veidojas sabiedrības uztverē. Un plus, paskatoties kompleksi, mums katram ir arī subjektīvais viedoklis par kādu no organizācijām vai uzņēmumiem. Un spēcīgs darba devēja tēls, kāpēc tas ir svarīgi? Pirmkārt, mēs daudz esam darba devēji. Un mums ir būtiski piesaistīt
darbinieks, un mēs zinām, cik mūsdienās tas ir sarežģīti, un vēl, kas svarīgākais, ir noturēt. Jo arī piesaistes izmaksas ir diezgan augsts. Un, protams, arī biznesa aspekts ir uzlabota uzņēmuma konkurētspēja, tātad no biznesa puses. Un pēc Kantar datiem jau vairāk kā 60% no darba devējiem jau šobrīd rūpējās par darba devēja tēlu. Un, ja mēs paskatāmies no starptautiskajiem faktiem, tad 88% darba meklētāji izpēta pirms piesakās kādai no vakancēm. Vai kāds no jums pētītu, ja jūs kaut kur sniegt CV, kur jūs sniedzat, vai ne? Jā. Diez vai mēs ieraugam kādu uzņēmumu un vienkārši piesakamies. Un tāpat viņi atzīst, tie, kas meklē darbu, ka darba devēja tēls ir būtisks, lai viņi vispār pieteiktos. Un fakts, kas noteikti biedē katru darba devēju, ir, ka vairāk kā 90% būtu gatavi aiziet no pašreizējās darba vietas, ja būtu labi iespēja strādāt uzņēmumā vai organizācijā ar labāku reputāciju. Un, protams, samazināt mainību ir katras organizācijas mērķis. Un, ja mēs paskatāmies uz vietējiem, atkal Kantar datiem, tad Latvijas vadītāji, vairāk 80%, uzskata, ka spēcīgs darba devēja tēls palīdz viņiem būtiski piesaistīt kvalificētus darbiniekus. Un arī viņi atzīst, ka uzņēmuma reputācija var gan pozitīvi, gan negatīvi ietekmēt uzņēmumu un peļņu. Un, kā jau es minēju, svarīgi, ka cilvēki seko cilvēkiem, nevis uzņēmumiem. Arī, ja mēs paskatāmies savos sociālā tīkla laika joslā, ja mēs skatāmies, pavadam labu laiku, tad pārsvarā mēs vērojam, ko dara cilvēki, nevis ko kāda kompānija ir ielikusi. Nu, protams, ja mēs tur nestrādājam, tad mēs pieskatām darba devēju. Ja? Un tāpēc ir kritiski svarīgi strādāt tieši ar katru organizācijas darbinieku un izmantojot katra potenciālu, jo katrs jūsu kolēģis ir unikāls. Un labprāt izstāstīšu, kā mēs Bitē strādājam ar visiem darbiniekiem un arī specifiska zīmola vēstnešiem. Pirmkārt, mums ir 850 kolēģi. Un strādāt ar visiem ļoti dziļi būtu sarežģīti. Tāpēc mēs esam izveidojuši matricu, ka vispirms ir visi darbinieki, ar kuriem mēs arī strādājam, un mēs segmentējam. Tātad visi darbinieki, vēstneši un ekspertu un vadības komanda. Mēs strādājam tā kā 3 līmeņos. Un tas mums palīdz veidot mērķtiecīgu un tādu strateģisku komunikāciju. Ja mēs sākam ar visiem darbiniekiem, tad katra darbinieka balss ir no svara. Tāpēc savu iespēju robežās mēs cenšamies iesaistīt katru Bites reputācijas veidošanā. Un, protams, visiem, kas sāk strādāt Bitē, viņiem ir ievada apmācības par mūsu zīmolu, par mūsu komunikāciju. Protams, GDPR, darba drošība un viss pārējais ir iekšā, bet arī mums ir ētiska komunikācijas un rīcības politika. Tāpat katram no 850 kolēģiem ir pieejams apmācības, kā veidot savu tēlu digitālajā vidē un kā lietot sociālos tīklus un īpaši LinkedIn. Un tās mācības ir pieejamas vai nu klātienē, vai nu ierakstā. Restīvi, ja kāds nolēma, ka viņam vajag izveidot savu profesionālo tēlu, tad viņam tas ir pieejams. Un tāpat mums ir aktīva komunikācija arī par regulārajām aktivitātēm. Un mēs dodam idejas, kā komunicēt par būtiskāko, un vēlāk būs arī piemēri. Un, protams, arī darbinieki iesaista vizuālajā komunikācijā. Es domāju, Bit ir viena no retajām kompānijām, kur vizuāļos, es teiktu, pa 99% ir mūsu kolēģi. Mums bija 3 dienu ilga fotosesija, kur dažādās vidēs fotografējās kolēģi. Piemēram, ja mums vajag biroja bildes, tad mums ir ap 50 biroja bildes dažādos veidos birojā, kā var strādāt.
Bits apkalpošanas salona fotosesija arī mums ir pieejama, un tāpat mums ir lieliski tehniskie kolēģi, kas kāpj torņos un pieslēdz internetu. Un šos mēs izmantojam gan vizuāļos sociālajiem medijiem, gan liekam uz reklāmām piesaistot kolēģis Reizeknē, piemēram, tas ir uz vienu lielveikalu sienas, gan arī iekšēji liekot uz ekrāniem, uzrunājot kolēģis. Tie ir visi mūsu kolēģi. Arī es kā komunikators izmantoju kolēģis pie preses ziņām, ko mēs sūtam medijos, lai nav jāizmanto, kā mēs sakam, stoka bildes, jeb tas, ko atrod internetā, tie ir mūsu kolēģi pie Bites ziņām. Un tāpatās arī, ja esat pamanījuši Bites sociālo mediju kontos, tad tie ir kolēģi, kas runā par 5G, ar spēli padeli un kā mēs atzīmējam dažādo kurpju dienu vai jebkādu citu aktivitāti. Mums kolēģiem ļoti patīk fotografēties ar suņiem, jo suņi mums ļoti bieži viesi ir birojā. Vasarā tie bērni, bet ar tiem kaut kā mazāk bildējās. Bet suņi visiem patīk. Tātad tas bija, kā mēs strādājam ar visiem kolēģiem. Nākamais ir vēstneši. Tā ir mūsu būtiska daļa no darba devēja zīmola stratēģijas, kur konkrēti kolēģi kļūst par autentiskiem zīmola pārstāvjiem. Un, ja mēs paskatāmies, kas vispār ir vēstneši, tie ir iesaistīti, informēti un uzņemam lojāli darbinieki, kuri ir aktīvi sociālajos medijos, savos burbuļos. Viņi mums palīdz stiprināt iekšējo kultūru, viņi nes organizācijas reputāciju, un tie arī cilvēki, kuri dabiski vēlās būt epicentrā. Un mums, protams, šie ir kolēģi, kas dalās ar saturu, gan uz āru, gan mēs arī iekšējos kanālos viņus mudinam to darīt. Un kāds ir galvenais princips? Viņi ir mūsu balss. Mēs viņu tiešām redzam kā vērtīgu resursu un papildinājumu Bites kanāliem. Viņi ir ļoti autentiski, jo viņi saka, ko domā, un mēs viņus neregulējam. Un viņi paši vēlās iesaistīties. Un tad pa galvenajiem principiem, ja jūs vēlaties arī ieviest programmu pie sevis. Tātad tas ir publisks uzsaukums, respektīvi tas ir brīvprātīgi. Jebkurš kolēģis var pieteikties. Neviens netiek spiests. Tātad pieteikšanās izsludināta visiem 850 kolēģiem un paši izvērtē. Tie, kas piesakās, viņiem, protams, ir fotosesija, lai viņiem ir labas bildes, ko izmantot savos profilos, un pēc tam arī vēlāk. Viņiem ir vēstneša starta komplekts hoodies, par ko viņus apskauž vispārējie kolēģi, un citas vērtīgas lietas. Viņiem ir regulāras apmācības, un no viņiem arī ir skaidri sagaidāmie rezultāti, jo mēs ne tikai dodam, bet arī prasam. Mēs nemaksājam. To man kolēģi lika uzsvērt, ka tas ir tiešām brīvprātīgs darbs. Un mēs dodam viņiem idejas komunikācijai. Un, protams, mēs svinam mazās uzvaras. Un, ja mēs paskatāmies uz iepriekšējā gada vēstnešiem, tad par ko mēs esam viņus apmācījuši, tad tas bija par Bites zīmolu, jo tomēr mēs komunicējam zīmolu ietveros par personīgo digitālo tēlu, kā strādāt ar saturu, kā veidot video saturu, kā dažādās platformās komunicēt, un arī par praktiskajiem padomiem, kāds mākslīgā intelekta rīkus izmantot. Un tur jūs redzat, ka neko daudz mēs viņiem neprasam, bet mēs aicinām viņus būt aktīviem gan Bites kontā, gan arī radot unikālo saturu un daloties ar Bites saturu. Un te ir daži piemēri no atskaitēm, aktīvie kolēģi, kas ir likuši, jo mēs aicinām aizpildīt, lai mēs varam aprēķināt, cik daudz mēs esam sasnieguši auditoriju ārpus Bites kanāliem. Ilze mums ir aktīvi Instagram, TikTok. Instagramā mēs visus mērījumus redzam sasniegumu, ko mēs atkal varam mērīt. Evija, mums tepat nav vietas, kur cipars sarakstīt. Tāpat es aktīvāk esmu LinkedInā un lieku, ko mēs daram darbā. Mums ir saldējums. Pēc tam draugi gribēja nākt pie manis ēst saldējumu vasarā. Un tāpat es dalījos Ilze sveiciens. Ar domāšanas attīstīšanas uzdevumiem mēs šovasar uztaisījām darba lapas, lai gan mūsu kolēģiem, gan mūsu klienti varētu jēgpilni pavadīt vasaru.
Un, piemēram, visu jūliju mums ir Bits bērndārs, jau tradicionāli, droši vien jau tuvu 10 gadiem. Un par to, ka cilvēki seko cilvēkiem, nevis uzņēmumiem, mana iesaiste bija stipri augstāk nekā bites ierakstam. Restīvi, es ar savu ierakstu sasniedzu lielāku auditoriju nekā bite. Un atskatoties, kā mums gāja pagājušajā gadā, mums bija 18 vēstneši, kas pieteicās, 11 bija ļoti aktīvi, kopā radīt vairāk kā 300 unikālu satura. Mēs varam skaitīt, kas ir bites kontos, bet šeit mēs varam pieskaitīt, ko cilvēki sasnieguši. Un kā jūs redzējāt pēc statistikas, tas ir ar daudz lielāku ietekmi uz auditoriju, un 500 000 auditorija sasniegta, un šogad mums jau ir arī kolēģi no Reizeknes un Jelgavas pievienojušies. Un pēdējais, ar ko mēs strādājam, protams, tā ir vadības komanda un tie ir eksperti, jo mūsu komunikācijas stratēģijā ir skaidri noteikts, pa kādām tēmām cilvēki komunicē, vadības līmenī un ekspertu līmenī. Viņiem loģiski ir fotosesija, un viņi tiek izmantoti savu tēmu paziņojumiem. Un kāpēc tas ir svarīgi? Piemēram, mums pie tīkla strādā 50 cilvēki. Un ja mēs relīzē sliktu dažādus runas cilvēkus, tad mēs izskatītos haotiski. Bet tā, mums ir viens eksperts, Aleksandrs Beļājevs, kurš komunicē pa tīklu un visās relīzēs, viņš ir tas, ko mēs citējam. Un mediju monitoringā, komunikators sapratīs, ja, mēs, piemēram, redzam aprīlī, ka Aleksandrs ir visvairāk citētākais cilvēks presē mūsu nozarē. Un tā mēs arī nodrošinam to ekspertu un profesionālo tēlu arī medijos. Tātad te ir daži piemēri vadītāji izmantošana pie strateģiskiem paziņojumiem un citu kolēģi pie viņu konkrētajām tēmām. Protams, sociālos medijos mēs arī speciāli radam saturu ar vadītāju citātiem un arī mēs palīdzam ekspertiem un arī vadības komandai viņu kanālos būt profesionāli redzamiem un arī pastiprināt mūsu vēstījumu. Un man ir foršs piemērs, sveiciens mūsu foršiem draugiem zoodārzā. Jā, sveiciens. Mums ir aktuāls piemērs, kā šis tiek iedzīvināts dzīvē. Tātad pagājušajā nedēļā zoodārs pateica, ka mums ir foršas 5 kapibaras. Mums bija prieks, ka mēs esam draugi zoodārzam šim jaukajam notikumam. Un, protams, zoodārs parūpējās par publisko komunikāciju, un mēs no savas puses visiem kolēģiem iekšējā komunikācijā izsūtījām ziņu, ka mēs esam draugi kapibarām, un kur ir ieteikumi, ja gadījumā jūs vēlaties dalīties ar bites ziņu, šeit ir idejas, kā jūs to varat darīt. Nu, jo gadās, ka steiga, slinkums ir pilns ar iemesliem, kāpēc kaut ko nedarīt, bet ja mēs iedodam tekstu, tad iespējams kolēģis kāds no 850 izvērtēs, ka varētu to arī izdarīt. Un tad, ja kolēģi labprāt dalījās ar bites ziņām, savukārt vēstnešiem mēs iedavām unikālāku saturu, viņiem bija pilna pieeja foto un video saturam, lai viņi var radīt savu unikālo saturu. To mēs nedodam visiem, bet to mēs dodam vēstnešiem kā unikālu. Un tur viena kolēģi Ilza aktīvāk, kā jūs jau pamanījāt, ja, ir salikusi veselu kolāžu no iedotajām bildēm, ja, un tika likt arī video. Un, ja mēs skatāmies uz vadības līmeni, tad mūsu vadītājs Mindaugas Rakauskas tika citēts medijos, jo relīzē bija iekļauts viņa citāts. Savukārt es pievienoju video, un katru rīt, kad es pamostos, man dēli prasa, ko dara kapibaras. Viņi to pašu arī prasa, ko dara kapibaras, kad atnāk no skolas. Un ļoti drīz visiem būs iespējas vērot viņas tiešraidē, un pavasarī kapibars pārcelsies uz jaunām skaistām telpām, kas šobrīd tiek remontēts. Šis ir pagaidu tāds variants. Ja? Un tad pēdējais, ko es aicinu jūs paņemt sev līdzi, ka mums ir katram, gan kā individam, gan kā organizācijai, ir jārūpējās par savas organizācijas tēlu, un nerunāšu jau par un ka katram par savu tēlu jārūpējās, bet par organizācijas tēlu, lai noturētu talantus, lai veicinātu darbinieku lojalitāti un arī, lai sasniegtu biznesa rezultātus. Vai jebkādus organizācijas rezultātus. Piemēram, ja tie ir mazpulki, viņu mērķis ir palielināt mazpulku kustību.
Un tas ir viņu biznesa mērķis. Un tāpatās es aicinātu to darīt mērķtiecīgi un strateģiski un ieviest dažādas programmas, lai strādātu ar kolēģiem. Un divas lietas, ko es vienmēr, jebkurā savā prezentācijā pasaku, pirmkārt, katrs cilvēks ir unikāls. Aiz katra cilvēka ir stāsts. Kāds māk fantastiski tamborēt, kāds māk dziedāt. Jebkurš cilvēks ir unikāla personība un aicina to gan izmantot, gan arī ļoti novērtēt. Un empātija, kā mēs redzam, arī pie pēdējo nedēļu aktualitātes un spēja dzirdēt otru ir ļoti vajadzīga īpašība. Un jo empātiskāk mēs būsim, jo iekļaujošāka vide būs gan mūsu ģimenē, gan darba vietā, gan arī mūsu sabiedrībā. Paldies! Paldies, Kristīne, paldies, un es jau redzu, ka Kristīna aicina jau uz sarunu, kafijas pauzē, bet vēl pirms kafijas pauzē mums ir lekcijas un vēl ir jāparunā šeit. Kristīna, lūk arī jautājums, vai jūsuprāt ir nozīme, cik liels ir uzņēmums, lai veidot zīmola vēstnešu programmu? Nu, ja uzņēmumā ir 3 cilvēki, tad visticamāk visi 3 ir arī vēstneši. Tur nav vērts iespringt un taisīt programmu. Vienkārši strādāt pie katra individuālā digitālā tēla un plāna, kā tiek komunicēts organizācijas vai profesionālais aspekts. Bet tad uz priekšu vairs nav robežu. Jā. Kā nodrošināt darbinieku piekrišanas fotosesijām un vai izmantojot arī bildes, kurās ir piedalījušies tie cilvēki, aizgājušie darbinieki, kuri ir devušies prom no darba? Jo jūs jau minējāt, ka daudz darbinieku vai ne, ir uzņēmumā, tā kā tur ir jārēķinās ar to mainību. Jā, es atnovēlēšu Annu, mums bija publisks uzsaukums piedalīties fotosesijā. Tātad mums bija uzsaukums, ka kolēģi, kuri vēlās piedalīties darbinieku fotosesijā, ir aicināti to darīt. Tātad tas ir brīvprātīgi, un viņi paraksta vienošanos. Un tā vienošanās ir spēkā. Es ticu, ja kāds pateiktu aiziet no bites, ka es vairs tur nevēlos, mēs noteikti to ņemt vērā viennozīmīgi. Tas ir cilvēcīgais faktors. Kristīna, šodien vēl darba daudz jums, vai ne? Darbnīcas arī darbosies, tad tur jūs arī aicināt, visus. Jā, es arī izstāstīju, kas būs darbnīcā. Darbnīcā mēs runāsim, kā izveidot personīgo digitālo tēlu, profesionāli gan jums pašiem, gan arī jūsu kolēģiem, un arī, protams, gatavosim vēstnešu programmas organizācijām. Super, paldies Kristīna, tikamies vēlāk. Paldies!